Eiropas Savienības daudzgadu budžets, kas ir tāda mega cerība visās jomās, sākot no lauksaimniekiem, beidzot ar Rail Balticu, un sākot ar militāro drošību, beidzot ar visa veida drošībām, civilām un tam līdzīgi. Un tajā punktā arī viņš izvērsās. Vakarā, šorīt no rīta, Valeņkungs neļaus man vai jebkurš cits samelot. Tur bija dominēja lauksaimniecība, tur ar nozarēm bija stipri švaki. Ja? Tagad te ir sarakstīts gan drošība un aizsardzība, gan lauksaimniecība, vēl pierakstīts tas izaugsmes plāns, pa ko gan vēl strīdi ir, gan ir kohēzijas politikas papildus finansējums saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, gan EISI finansējums. Un te ir uzrakstīts nodrošināt pietiekami finansējumu, lai tiktu realizēts Rail Baltica projekts. Es fonam iedošu informāciju. Pirmkārt, Latvijas pozīcijas iedošu vienkārši publikai fonam, tie, kas nepārzina. Latvijai ir pozīcija jau sen. Viņi ir stiprināti Eiropas lietu komisijā, piedaloties visām frakcijām, gan LPV, gan opozīcijai, kas te mainās. Visi ir nobalsojuši par to pozīciju. Tur nebija balsu dalīšanās. Tur visi ir nobalsojuši par. Tā pozīcija tika koriģēta decembrī. Un mēs runājam šobrīd par to, ka no esošā daudzgadu budžeta nepilniem 8 miljardiem mums potenciāli šobrīd Latvijai izskatās 9,3, bet mēs saprotam, ka pirktspēja krītās un līdz ar to tā nauda viņa reāli iznāk mazāk. Otrs, tas EISI instruments, kas atsevišķi saistītos ar Rail Balticu, viņš dubultojas tiešām no 25, uz 51 miljoniem, un tur vēl iekšā ir militārā mobilitāte liela daļa, miljardiem, piedošana. Bet viņš nav zvanīts nevienam konkrētam projektam, tas viss ir tajā konkursu principā. Un es gribu tagad vispirms saprast, Liebiņas kundze, es nezinu, cik tālu jūs esat iedziļinājusies, bet tas, kā es skatos uz šo visu, mums ir Latvijas pozīcija, kas vispār ir apstiprināta, viņi ir ierobežotas pieejamības. Man viņi kā reiz te ir izdrukāti, ja? Jo ierobežotas pieejamības dokumenti, protams. Padalīsiet. Es padalīšos, jā, nav problēmas. Bet kā jūs redzat šobrīd, vai, teiksim, ja jaunā valdība tagad liek kaut kā pretī kaut ko, tas ir kaut kas jauns? Vai jūs te nenolasat neko jaunu? Jūs man jautājat par to, kas tur ir ierakstīts? Jā. Es pirmo reizi redzu. Jūs pirmo reizi redzat? Es paņēmu brīvus, līdz es tev ir alga to dokumentu. Es pirmo reizi redzu dokumentu, par ko jūs runājat, līdz ar to es nebūšu kompetenti iepazīties. Man ir jautājums jūs pusē. Mēs ar šo vienkārši uzturam līdz šim akceptēto citas koalīcijas laikā Latvijas pozīciju, ja mēs gribam mainīt Latvijas pozīciju. Būsim objektīvi, mainīt viņu praktiski nav iespējams. Tāpēc, ka 18. jūnijā jau jādodas Eiropadomu aizstāvēt šo situāciju. Vēl jau. Mainīt visu kaut ko un lemšana ir decembrī. Visu kaut ko var vēl pamainīt. Galvenais, kas ir Latvijai jānotur šī pozīcija ir. Tas ir tas, kas šeit ir apspriests. Esošā pozīcija negarantē Rail Balticam dabūt naudu. Jā. Negarantē pietiekamu naudu. Esošā pozīcija ir tikai cerība, lai lauksaimnieki izlīdzinātu tos tiešmaksājumus. Tikai cerība. Ko nozīmē noturēt pozīciju? Mūsu prioritārās intereses nepasaka, ka mēs uzliksim veto uz kaut kā. Nē.